mums te negadījums viens atgadījās. Nosvilinājām mikroviļņu krāsni. Un Paši vainīgi. Sildījām vienu zupu, otru zupu, pēc tam veco kafiju gribējām uzsildīt vēl. Bet lieta tāda, ka virspusē bija salikti 2 plauktiņi ar cepumiem. Jā, braucot visu piepakājām. Visi piepakāts, nekāda dzesēšanās. Nekāda gaisa piekļuve. Augšpusē 2 tādi plauktiņi ar cepumiem, malā te kaut kas salikts bija. Un pēkšņi sāks prakšķiet, sāk kūpēt dūmi un visu mikroviļņu krāsnes pa galam. Tā kā nekāda remontēšana, nekas jānomēra viņas izmēri, garums, platums, augstums. Šitā jāskatās, kur izmest ārā. Un varbūt pa ceļam kaut kur iebrauksim, nopirksim citu. Un Sardīnijā mēs 2 nedēļas visu taisījām, pastu taisījām, pizzas taisījām, pat kafiju visu, putru vārījām no rīta. Jā, bet vienkārši pilnīgi nebija gaisa piekļuve un tā instrukcijā ir ļoti stingri pateikts, ka jābūt ir vismaz... Tiksim pie jaunas mikroviļņu krāsnes. Nu jā, šitā bija laba.